es iepazīstināšu ar dažiem SLA Paris produktiem, kurus es izmantoju, veidojot šo meikapu. SLA Paris kosmētikai galvenā priekšrocība, ka tā ir dabiskas sastāvdaļas der jebkurai viskaprīzākajai ādai un ļoti skaisti izskatās. Visi ir no SLA, tas ir mans mīļākais zīmols, ko es pucēju, tie jau zina. Tie, kas skatās manu Instagram, tie arī zina, ka es esmu fane SLA. BB krēms tumšāks. Šis ir zelta mirdzumiņš, mitrais, ko es mazliet izgaismoju acis, un šeit virs vaigu kaula. Mana mīļā glow up palete, ko es liku gan acu ēnojumam, gan vaigiem. Pūderis vispār man nav likts. Bronzerītis. Pēc medus smaržojošais fantastiskais bronzers, ko es liku kā sirsniņu. Man ir uz acīm likts 4. numuriņa zīmolīts, mazliet iezīmē, kur nepieciešams, oversize tuša. Pa vidu actiņai man ir likts ilgnoturīgais zīmols brūnais, te. Un savukārt šis smalkais lainers ir izvilkts ar fantastisko lainerīti brūnā krāsā ar ļoti smalku otiņu. Lūpu krāsiņa, 54. numurs, mazliet iepunktēju, lai būtu košāks. Mana mīļā mitrinošā lūpu krāsa 03. numuriņš. Ēnas izmantots pelēkā, izmantots plakstiņu iesētināšanai šis skaistais tonītis un maigi rozā viss caur izpludinājumu. Es vienkārši mācos ar baudu dzīvot arī savos 50 gados. Tas nav šķērslis pucēties, tas nav šķērslis skaisti izskatīties, un tas nav šķērslis vienkārši kaifot pa dzīvi. Nākiet, es jums iemācīšu, kā superīgi sagatavoties ceļojumam, kā forši uzkrāsoties, kā vienkārši forši aiziet uz randiņu ar savu vīru vai līgavaini vai draugu, vai vienkārši ar draudzeni, un jūs ielūkoties savu spoguļu atspūgā, lai jums patīk tas, ko jūs tur redzat.